Lai mēs ilgi varētu spīdēt tumsā, ja, šajos pēdējos laikos, mums ilgi ir jābūt bijušiem tajā gaismā. Būsim tādās divu vārdu pārdomās, un es lasīšu no Lūkas evaņģēlija, Lūkas evaņģēlijas 21, Lūkas evaņģēlijas 21, un no 25 līdz 36. Un, ziniet, un lasot šo raksturvietu, liksies, ka mēs kaut kur esam adventas laikā, ja? Gaidīšanas laikā. Bet kaut kā uzrunāja šī raksturvieta, un viņa, man liekas, ir aktuāla jebkuram laikam. Ja, tad lasīsim no Lūkas evaņģēlija 21, no 25 līdz 36. Un Lūkas 21, no 25 līdz 36. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē. Jo debesu stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāks piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību: uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekumu, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs tiekams, viss būs noticis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet sargieties, ka jūsu sirds netiek apgrūtināts ar vīnu skurbumu un reibumu un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks, viņa nāks pāri visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu dzīvības vārdu, un mēs lūdzamies, Kungs, ka Tu lieto, Tēvs, šīs pārdomas, un Kungs, viss, kas ir sagatavots, un Tēvs, tiešām, ka Tu lieto un runā uz katru klausītāju. Jā, Tēvs, atver mūsu sirds Tavam vārdam, un, Kungs, ka sadzirdam to, ko Tu vēlies šodien uz mums runāt. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Kā jau teicu, tāda sajūta kā advents laika, vai ne, šī te rakstvieta, un ziniet, un domājot par pēdējiem laikiem, tad patiesībā daudzas lietas jau ir piepildījušās. Un daudzas lietas ir piepildījušās un no pravietojumiem, kas ir arī šeit izsacīti, un pirms tam Lūkas evaņģēlijā, ja jūs pašķirstītu savās bībelēs vai svētajās aplikācijās, ja, tad tur Lūkas 21, ja, tur 8. pantā, 9. pantā, 11. 12. Tur ir par zemestrīcēm, par badu, par mēri, ja, par vajāšanām, kas jānāk, un par to Jeruzalemes nopostīšanu. Un daudzas lietas ir piepildījušās. Piekritīsiet, daudz lietas ir piepildījušās no tā, ko mēs tur varam lasīt. Un mēs, šī paudze, kur mēs tagad dzīvojam, ja, mēs esam vistuvāk šim notikumam, ka Kristus nāks otro reizi. Tam mēs arī varam piekrist, ne? Tas loģiski. Jā, tad apskatīsim tuvāk arī šo raksturvietu, ko mēs no tās varam mācīties un ko Dievs vēlas uz mums runāt. 28. pāns, Lūkas 21, 28. Jums arī noteikti, kad raksturvietas ir uz ekrāna. Kad tas sāks piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Kādu laiku atpakaļ es redzēju tādu video, kur kādam kristietim tika izpildīts nāves sods. Tur bija kristiešu vajāšanas tajās valstīs.
Un viņam bija tāds maiss uz galvas uzvilkts, ja, un tie, kas to nāves sodu, viņam galvas nociršana bija, un viņi noliec viņam galvu. Un tad viņš paceļ to galvu uz augšu. Un, viņi atkal noliec viņam galvu, viņš atkal paceļ uz augšu. Un es domāju, kāpēc tā? Un, ziniet, tā kā es lasīju pēc tā video, es lasīju pēc kāda ilgāka laika, es lasīju šo rakstvietu, kad tas sāk piepildīties, tad stipriniet un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un tad man nāca tas saslēdzās tas video kopā, kad patiesībā šis cilvēks, ja, viņš tika vajāts savas ticības dēļ. Viņš bija gatavs sastapties ar savu pestītāju, ja, arī tajā mirklī, un viņš pacēla galvu uz augšu. Un, ziniet, un vienu dienu mēs sastapsimies ar Jēzu. Ja? Vienu dienu mēs sastapsimies. Vai nu mēs redzēsim, ka viņš nāks padebešos, ja? Vai nu kā arī šis, kurš tika vajāts. Šajā mēnesī, ceturtdien, man bija jābūt uz radinieku bērēm. Es tuvinieks aizgāju mūžībā. Un tad, braucot nākamajā dienā, man mamma pazvana, viņa saka, tur bērēs viņa brālis, kas bija kopā ar mums, viņš vairs arī nav. Un, ziniet, un to stundu un dienu mēs neviens nekad nezinām, jā, kad tas var notikt. Un jā, mums viens tāds gudrs vīrs, viņš teica, Dievs to vienu dienu ir apslēpis. Ja? To vienu dienu viņš ir apslēpis, lai mēs visas dienas ņemtu vērā, ja? Lai mēs visas dienas nopietni dzīvotu šo dzīvi. Dievs to vienu dienu ir apslēpis, lai mēs visas dienas ņemtu vērā. Lūkas 21, 29 līdz 31. Un viņš tiem teica līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tie pumpuri raisās, jūs paši no sevis zinat, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekamu, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Es domāju, tie notikumi, kas šobrīd notiek pasaulē, vai ne, un kas jau ir notikuši, mēs varam teikt, ka tuvu tas laiks ir. Un daudz domā, ka mēs šīs dzīves laikā redzēsim, kad Jēzus nāks savā godībā, ja, padebešos. Bet katrā ziņā tas, ka mēs satiksimies ar viņu, tas ir fakts. Ja. Tuvu ir Dieva valstība pienākusi. Ja, un tad, kad Jēzus bija uz šo zemi, viņš arī sludināja šos vārdus. Laiks ir piepildīts, ja. Tuvu pie jums ir Dieva valstība pienākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un tas, kā mēs varam iet Dieva valstībā, šeit jau izskanēja daudzkārtīgi, ja, ka mēs varam caur grēka nožēlu, ja, un ticībā, pieņemot, ka Jēzus Kristus pie krusta par mūsu grēkiem nomira un trešajā dienā augšā un cēlās, ka viņš pie krusta nomira par mūsu grēkiem, mēs caur šo ticību varam iemantot mūžīgo dzīvību, ne? Varam kļūt par Dieva valstības pilsoņiem. Tūp pie jums Dieva valstība ir pienākusi. 32, 33. Ziniet, es vienkārši jums lasu šo tekstu un dalos ar lietām, kuras es procesēju, lasot. Ja? Un tad ejam tālāk. Ja? Tad 32, 33. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Un, ziniet, es domāju par šo rakstvietu. Ja? Es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Un es domāju, bet taču pazud tā cilts, ja? Tajā laikā, kad tas tika teikts. Vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. Ja? Viņi taču ir pazudusi, nav jau viņi vairs, ne? Un daudz cilts ir pazuduši. Es domāju, ko tad tas nozīmē, ka šī cilts nezudīs? Un tad, lasot kādos komentāros, kāda atsauce, man aizved līdz Marka evaņģēlijam 9. nodaļas 19. pantam. Tieši par to cilti, kas nezudīs. Ja? Un Marka evaņģēlijā 9. nodaļā 19. pantā viņš saka, bet viņš tiem atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā cilts. Ja? Ak, tu neticīgā cilts. Un es saprotu to, ka būtībā
tā cilts, kas nezudīs, tā ir būtībā neticīgā cilts, būtībā cilvēki, kas nav atsaukušies šim Jēzus sludinātam vārdam ticībā. Ja? Tā kā būtībā cilvēki, kas netic. Ja? Cilvēki, kas netic tai vēstī. Un viņi visos laikos bijusi. Visos laikos ir bijuši šī cilts. Un tad es saprotu, tas ir iet runa par neticīgiem, ja? Ka tie ir tie, kas nezudīs. Tie, kam viss tas notiks, ja? Tad viņi pazudīs. Ja? Un tas uzsvars, man liekas, ir uz to, bet viņa vārdi, ja? Bet viņa vārdi, ja? Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Ja? Dieva vārds ir mūžīgs, ja? Un spēcīgs. Mēs lasām Bībelē, kā apusēji griezīgs zobens. Un Dieva vārds, viņš ir tas, kas mūs māca, pamāca. Ja? 2. Timotejam 3.16. Ja? Viņš māca, uzrāda vainu, labo, audzina, ja? Brīdina. Un domājot šodien, ko tad šis Dieva vārds brīdina mūs vai vēlas pateikt mums? Un man liekas, tas, kas man personīgi lasot visu šo garo rakstījumu, bija tas uz 34. pāntu. Ja? Bet sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna, skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Un es palasīju. Te pie jums arī var dabūt tās glika bībelītes, ja, tās sudrabotās ar acu. Un es palasīju, kā glika tulkojumā bija rakstīts, es nolasīšu jums, ja, 34. pants. Tieši domājot, pat šis tāds arī gavēņa laiks, ciešana laiks, ja, un es domāju, tieši tā vairāk šis no glika uzrunāja. Bet sargieties, ka jūsu sirdis nekļūst apgrūtināts ar lieku ēšanu un piedzeršanos un ar rūpēm par šo dzīvi, ka šī diena piepeši jums neuzbrūk. Ja? Bet būtībā tas vārds sargieties. Sargieties. Ja? Un pirms tam, ja skaties, Lūka evaņģēlijā ir vairāks, Jēzus ir brīdinājis, sargieties, vairākas reizes viņš ir teicis, sargieties, ja šajos pēdējos laikos sargieties no farizeja rauga. Ja? Jūs zināt, kas ir farizeja raugs? Sakiet droši skaļi. Ja, tā ir arī liekulība. Ja. Tas farizeja raugs. Ja. Viņš saka, sargieties. Ja. Sargieties no farizeja rauga, sargieties no mantkārības. Ja. Sargieties. Ja. Un tad vēl ir viena rakstiet, skatījos pirms tam sargieties, ja tavs brālis grēko, pamāc to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Ja. Sargieties. Un es domāju, kas tad mums ir jāsarga? Un tas lielākais, ko es redzu, mums ir jāsarga tā savu ticību. Ja. Tā savu ticību. Ka mēs nepazaudējam šajos pēdējos laikos, ja tik daudz kaut kas ir, ka mēs nepazaudējam to Dievu valstības domāšanu. Ja? To Dievu valstības domāšanu, to Dievu valstības realitāti. Ja? Kad šis ir reāls, ka tas ir īsts. Un cerēs cilvēki, es atceros tādu ticību sākumā, cik tu Gunter to Bībeli tur var lasīt? Ar to taču savu ģimeni nepabaros. Bet ka mēs nepazaudējam to, reku māsa dalījās, ja? Kad Dievs gādā, kad Dievs rūpējās. Ja? Un to Dieva valstības domāšanu, ka mēs nepazaudējam šo, ka mēs turpinam dzīvot pēc šī vārda. Ja? Un tā ir praktiska grāmata, kas šodien palīdz mums katram ikvienam. Ja mēs tam ticam. Ja? Ja mēs tam ticam. Un es atceros, es pats, kad mācījos, es pirms tam kādreiz strādāju armijā 10 gadus, un tad es saņēmu Dievu aicinājumu un devos uz mācībām Baltijas Pastorāla institūtā. Un ziniet, un citreiz ir tā, ka mēs daudz ko zinām no Bībeles, ja? Arī kā kristieši, un daudz ko zinām. Un tad ir kaut kāda tāda brīža, ka mēs zinām, bet nedzīvojam un pazaudējam to Dieva valstības domāšanu. Ja? To realitāti, to garīgo realitāti. Un es atceros, man arī
tajā laikā māsa dalījās par tām finansiālām. Ja? Es atceros, man arī bija tāds grūts posms. Es izgāju ārā no armijas. Tur, kur tev ir tāds nodrošinājums, ja, sociālās garantijas, ja, un viss kaut kas. Un tad es esmu tādā posmā, kad esmu pilnīgi atkarīgs no Dieva. Ja. Es atsaucos uz tam Dieva aicinājumu, un es eju, un es nezinu kā šis mēnesis beigsies, ja, kā es tur nomaksāšu, ja, ko māsa teica, ja, visas tās lietas. Un es atceros, vienreiz tāds grūtāks posms bija, un tad es runāju ar savu mentoru, un tur skolā mentors ir. Un tas mentors man saka, Gunter, tu dzenies pēc Dieva valstības? Es tā domāju, nē, laikam jau es dzenos. Es atstāju armiju, es saku, jā, es dzenos. Viņš saka, bet kas Bībelē teikts? Es saku, kā, dzenieties pēc Dieva valstības, tad pārējās lietas piemitīs. Viņš saka, es domāju, nē, jā, laikam jau tad tā ir. Un ziniet, bet tas bija ļoti svarīgi, ka viņš man pajautāja to, vai es dzenos. Un es atceros, no tās dienas es paņēmu tā, ja es dzenos, tad Dievs taču parūpēsies. Un, ziniet, jāsaka tā, ka Dievs ir uzticams. Ja? Dievs ir uzticams, Dievs parūpējās. Tajā laikā, ja, kad nebija tādas finansiālās drošības, Dievs parūpējās. Ja? Man sieva tajā laikā, iedomājieties, cik maksā tiesības nolikt. Ja? Viņi nokārtoja tiesības. Vēl viens brālis, kas mācījās arī ar mani kopā, viņš saka, zin ko, Gunter, mums tāds sirdī, tāds pamudinājums svētīt jūs ar mašīnu. Es domāju, vispār kaut kāds kosmos ieieši. Kāds saka, un saprotiet, un Dievs pagodinājās. Un, protams, tas viss bija kalpošanai. Tad es sāku arī uz Priekulu braukāt, jo man pirms tam nebija transports, un tad man bija transports, varēja braukt uz Priekulu, kalpot tur, un tā es arī tur sāku kalpošanu, jā. Bet tas, ko es gribu pateikt, svarīgi, ka mēs paliekam uzticami šim vārdam, ja? Paliekam uzticami šai Dieva realitātei, par ko šeit ir aprakstīts. Ja? Kā šie apustuļi dzīvoja, kā šie mācekļi dzīvoja. Ja? Un tas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Dievs ir uzticams, vai ne? Jā, un tad es domāju, kas ir tas, ko Jēzus bieži norāja savus mācekļus, par ko Jēzus bieži norāja savus mācekļus. Par to masticību. Ne? Un ziniet, un es domāju arī uz sevi skaties, ja? Un es domāju arī varbūt jums, ja? Cik bieži Jēzum ir arī mūs par to masticību, ja? Jānorāja, ja? Kaut kādā ziņā. Ja? Ka mums tā masticība, ja? Ka vai tiešām Dievs var dziedināt, ja? Vai tiešām Dievs var svētīt. Un ziniet, bet tiešām Dievs var sakārtot manas attiecības tur laulībā, un ziniet, un tā masticība uznāk. Bet svarīgi, ka mēs tam neļaujamies, ja? Ka mēs stāvam stipri ticībā. Un kas tad ir tas, kas nomāca to mūsu ticību? Ja? Jo citreiz ir tā, ka mēs esam augšā, ja? Tu ar māsu dalījies, un tad ir tā iela. Ja? Un man liekas, ka mēs visi ejam tam cauri. Ja? Varbūt ir kāds, kas neiet tam cauri, bet es arī eju tam cauri. Un tā ir, vai ne? Un tad es domāju, kas ir tas, kas to ticību mums nomāca? Un tad Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā, 7. pantā, un ziniet, ticība ir kā sinepes sēkliņa. Ja? Un tur ir, ka tā sēkla krīt ceļmalā, atcerieties, tad viņa krita uz akmenāja, tad viņa krita starp ērkšķiem, tad tajā auglīgajā augsnē. Un tieši man uzrunāja, ka tas 7. pants, Lūkas 8:7, ja? Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Un tad Jēzus skaidroja to līdzību, ko tad nozīmē, ka tajos ērkšķos ir iekritusi tā ticības sēkla. 14. pantā, bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs, bagātībā, pasaules kārībās un noslēpst un nenes nekādas augļus. Ja? Būtībā nonāk tādā slazdā. Ja? Un ir kaut kāda slazdi, kas to mūsu ticību slāpē. Un tajā Lūkas evaņģēlijā 21:35, ko mēs sākumā lasījām, ja, tur ir, jo kā slazda valks, viņa nāks tā diena, ja, pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet man pievērst tas vārds slazda valks. Ja.
kas slazda valks. Ziniet, tas ir tāda cilpa. Ja? Un te es domāju, tie, kas kaut kādas izdzīvošanas skatās, jau varbūt video, ka tās cilpas, lai tos zvēriņus varētu noķert, ja? Viņas saliek uz tām zvēru takām mežā. Ja? Un tad tas zvēriņš iet un viņš ieiet tajā cilpā, un tā cilpa viņu savāk, un viņš pat pats neman. Un viņš jau ir tajā slazdā iekšā. Ja? Un tad jau viņš ārā vairs netiek. Un es domāju par tiem slazda valgiem, ko patiesībā ienaidnieks izliek mūsu ikdienā. Ja? Ko viņš izliek mūsu ikdienā. Un tie slazda valgi, ja, ko ienaidnieks izliek, ir mantkārības cilps, netiklības cilps, ja, slinkuma cilps, lepnības cilps, visādas atkarības cilps. Ne? Un viņas ir saliktas, ja, tajā mūsu dzīves ceļā. Un tas, ko es redzu, kā mēs visbiežāk redzu caur telefonu, pareizi? Tur arī visādas cilpas, pilns ar cilpām ir iekšā. Vai ne? Un tas, kā tas viss notiek, ir ar. Es bišķiņ tikai paskatīšos, ja? Bišķiņ, ja? Tas vārdiņš bišķiņ. Ja? Bišķiņ pagulējuši, ja? Bišķiņ paslinkojuši, bišķiņ pamēģināšu šito un bišķiņ pamēģināšu paiet to ceļu. Un tad tu domās neman, kā vienā mirklī tas slazda valks jau tev ir savilcis un viss tev ir noķerts. Ja? Un kas tad mums palīdzēs neiet tajos slazda valgos un nenokļūt tajā masticībā? Ja? Un uz to mums atbild dod turpatās Lūkas 21:36. Lūkas 21:36. Tāpēc palieciet nomodā. Ja? Tad mums pēdējos laikos un katru dienu, ja, ir jāpaliek nomodā. Un kas tur tālāk rakstīts? Visu laiku Dievu lūgdam. Ja? Visu laiku Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Ja? Tāpēc palieciet nomodā, visu laiku Dievu lūgdam. Un, ziniet, es kādu laiku atpakaļ biju Nīderlandē, un tur es satikos ar kādiem misionāriem, un es satiku vienu tādu, viņam kaut 80 gadu tāds vīrs bija gados, un viņš bija uzņēmējs, kristietis, un viņš ar tādu deksmi un ar tādu dedzību dalījās, kā viņš savā dzīvē ir evanģelizējis tur ar puķa stādiņiem, tur Holandē, viņš ir visādi stāstīja, un kā viņam tas biznes, viņam milzīgs tur tas puķu, tas biznes liels, un šobrīd viņš jau tādā vecumā, viņš atbalsta tur kristiešus, tur kādus misionārus, viņi svētajā naudiņu, un ziniet, viņš tā stāsta visu to savu dzīvi un visu, kā viņam tur iet un tā. Un viņš ir tāda liela deksme, ar tādu lielu dedzību. Redzēt, ka viņš ritīgi deg tā par to visu. Un ziniet, es tajā mirklī galīgi jutos tā lejā garīgi. Un es domāju, bāc, viņam ir 80 gadi, vai ne? Viņš ir tik dedzīgs, un es esmu tik jauns, un es galīgi neesmu dedzīgs. Un es domāju, es pajautāšu viņam vienu jautājumu. Un es viņam prasu to jautājumu. Es saku, es varu vienu jautājumu uzdot. Viņš saka, jā. Es saku, kas jums ir palīdzējis to deksmi, ja? To ticības liesmiņu, tā ka jūs tā dedzat, kas jums ir palīdzējis to saglabāt? Ka jūs tā degat par to lietu, ko jūs darat? Un viņš tā paskatījās uz manīm, un viņš teica, neko jaunu es tev nepateikšu. Viņš saka, ka katru rītu es lūdzu Dievu un lasu Dievu vārdu. Katru rītu lūgšanas un Dieva vārdu lasīšana. Un, ziniet, tā kā es dzirdēju to atbildi, man viņa sākumā tā kā nepatika, jo viņi ir tik bieži es esmu to dzirdējis. Un, ziniet, brīžiem liekas, Dievs, kaut kam taču jābūt ir kaut kam īpašākam, vai ne? Lai to deksmi noturētu, lai tā ticība mums būtu stipra, taču jābūt kaut kādai varbūt īpašai formulai, ko neviens nav atklājis, vai kaut kāda īpašā grupa tikai tie dedzīgie ir atklājuši. Bet patiesībā tā patiesība ir ļoti vienkārša. Jā. Ļoti vienkārša. Dieva vārdu lasīšana un lūkšana. Tas ir tas, kas mūs noturēs
Virs ūdens, ja, tas ir tas, kas mūs iznesīs cauri visām grūtībām, Dieva vārdu lasīšanu un lūkšanu. Citiem vārdiem, šīs attiecības ar mūsu debesu Tēvu. Ja. Ja tās būs, tad mēs varēsim iet cauri visam, vai ne? Šīs attiecības ar viņu būs. Tas pats galvenais. Un, ziniet, un tad, kad mums ir tās ielejas, tad, kad mums ir tie pārbaudījumi, tās grūtie mirkļi dzīvēs, tad mēs citreiz varam dzirdēt šos vārdus, vai varbūt kāds brālis citē, vai māsa citē, vai paši izlasam. Ja? Man bija tā, ja, Mateja 11:28. Ja? Man jau kāds šodien ar viņu citē. Nāciet šurp pie manis, visi, kas jūs esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ja? Un tas ir tas, kur mums ir jāiet, ja? pie viņa lūkšanās. Viņš ir tas, kas var paņemt visu to smagumu no mūsu sirdīm. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādās par jums. 1. Pētera 5:7. Un ja kādam trūkst gudrības, ja, kas mums ļoti visiem brīžiem vajadzīgs, ir, tad tas, lai lūdz to no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Jo bez viņa mēs nenieku nespējam. Āmen, piekritīsiet. Mēs šo ticības ceļu bez viņa nevarēsim aiziet līdz galam. Nevarēsim pēdējos laikos pastāvēt bez viņa. Ja? Un liekas loģiski, tik saprotam, ko tu saki. Bet, ziniet, brīžiem aizmirstās. Viens jauņu draugu dibinātājs, viņš teica tādu, viņš teica tā, ka mēs ar komandu, viņš teica, bijām visu kaut ko pamēģinājuši, visu kaut ko izmēģinājuši, ja, un tas nestrādā. Un viņš saka, un tad, kad mums vairs nebija nekādas idejas, tad cits nekas mums neatlika kā lūgt Dievu. Un tad viņš teica, bet īstenībā ar to jau bija jāsāk. Ar to jau bija. Un ziniet, un mēs kā kristieši cerēs arī, vai ne? Visu kaut ko izmēģinām, un tad beigās mēs nonākam, ja, es arī ar brāli runāju vienu. Nu jā, ar to jau bija jāsāk, jā, ar lūkšanu. Un, ziniet, un lielā mērā jau svētdien arī par to, ne, ka mēs sanākam šeit, ka mēs šo nedēļu sākam ar lūkšanu, ka mēs šo nedēļu sākam ar Dievu. Tas darbs, ko mēs darīsim, ka mēs sākam ar lūkšanu, ne? Tās attiecības, kurās mēs ejam iekšā, ka mēs sākam ar lūkšanu, ka mēs visu, ko mēs darām, mēs sākam ar to svarīgāko, ar lūkšanu. Jo redziet, tad, kad bērns piedzimst, tad mūsu kā vecāku uzdevums ir padarīt viņu autonomu, tā kā neatkarīgu, pareizi? Ka viņš ir patstāvīgs un ka viņš tiek ar visu galā. Bet tad es domāju par attiecībām ar Dievu. Tad, kad mēs kļūstam par Dieva bērniem, kad mēs esam nožēluši savus grēkus, pieņēmuši Jēzu Kristu savā sirdī, tad es atkal redzu, ir pilnīgi, Dieva valstībā viss ir pilnīgi otrādi. Un tad ir atkal tā, ka Dievs kaut kādā ziņā, ka mēs pilnībā, tas mērķis, ka mēs pilnībā esam cieši atkarīgi no viņa, vai ne? Pilnībā atkarīgi no viņa. Un tas, ko es redzu, ka tas ir tas dzīves mērķis, kad mēs kļūstam pilnīgi kopā ar viņu. Un pēc tam mūžībā tur pavisam kopā ar viņu. Jā, un ziniet, un par šo visu, ko es runāju, man kad jau sen, kādu laiciņu atpakaļ, Dievs tā ļoti bērnišķīgi runāja uz manīm, tādā bērnišķīgā veidā. Es nezinu, varbūt es šeit arī esmu dalījies ar to, ziniet, ar to es arī noslēgšu, tās fosforizētās mantiņas, ja? Ja ziniet, kuras fosforizētās, ja? Ka viņas jāpatur gaismā, lai viņas spīdētu tumsā, ja? Bet tā, ja viņas nepatur gaismā, viņas praktiski gandrīz nespīd tumsā. Un vienreiz kaut kā Dievs uz mani runāja par caur šo te mantiņu, ja? Kad, lai es varētu pastāvēt tumsā, ja tajās grūtībās, tajā ielajā, kurā es nākšu, man jābūt bijušam gaismā. Katru dienu. Ja? Lai mēs ilgi varētu spīdēt tumsā, ja? Šajos pēdējos laikos mums ilgi ir jābūt bijušiem tajā gaismā. Jā, tad lūksim, lai Dievs mūs palīdz būt viņa gaismā, lai viņš velk mūs pie sevis un ka mēs pēc tam arī
varam spīdēt tajos grūtībās un pārbaudījumos. Lūksim. Debes Tēvs, jā, mēs lūdzamies, Kungs, šajā mirklī. Tu redz, Kungs, mūsu sirds. Tu redz, cik tālu vai cik tuvu mēs Tev šodien esam. Un, Kungs, es lūdzos par katru vienu un arī par sevi, Kungs, ka tiešām Tu palīdzētu tuvoties Tev, Tēvs. Ka mēs tiešām piedzīvojam, kā Tavs asins mūs, Kungs, mazgā tīrs no visiem grēkiem, un ka Tu, Kungs, mūs vienkārši pieņem tādus, kādi mēs esam. Jā, Tās mēs lūdzamies, lai tiešām Tava žēlstība šodien līst, un ka mēs, Kungs, no tās vietas, kur mēs šobrīd atrodamies, varam spērt soli tuvāk Tev, Dievs. Jā, Tās Tavā žēlstībā. Kungs, palīdz mums spērt šo soli, un, Kungs, piedzīvot, kā Tu, Kungs, mūs atkal stiprini, kā Tu mūs atkal iedrošini. Jā, Tēvs, mēs lūdzamies, lai Tavs miers nāk Jēzus Kristus vārdā. Amen.